Mūsu ir tik maz, ka grēks būt vienaldzīgiem citam pret citu. Tā uzskata Amerikas latvietis Ēriks Krūmiņš. Viņa ierašanās Latvijā nesos ir labas vēstis trūcīgām daudzbērnu ģimenēm un šādu saimju studentiem. Kopā ar Amerikas latviešu sarūpētajiem ziedojumiem katrs laimīgais saņēma arī padomu nedomāt par dzīvi ārzemēs, bet palikt tepat. Turpina Laura Vonda. Mazie burza rokās jaunās rotaļlietas, bet lielie aploksnes. 13 studentiem, kas nākuši no kuplām saimēm, tā ir iespēja studēt, bet 3 masturīgu ģimeņu vecākiem uzturēt daudzos bērnus. No šodienas vēl 2 gadus alūksniešu Marinas un Māra ģimenes budžetā katru mēnesi ienāks 180 lati. Lai arī vecākiem šobrīd ir darbs, trešā alga ir kā glābiņš, jo jāaudzina 5 pašu bērni un vēl aizbildniecībā paņemts pusaudzis. Es par paties pansionātu strādāju pa nakti virs, kā viņš tā ara, kas sētnieks, cita darbas nav jau tā. Cik mums sanāk tur kopā 300 lati, kur tad dzīvoklis 500 lati, dargi vispār. Es arī viņam kaut ko gribas, fruktas, tāpat vitamīni vajag un drēbas, tāpat viņa aug daudz, kas, prasa visu. Visi izdevumi tiek rūpīgi pierakstīti kladē un pārskatot tēriņus secināts, nekas liekas netiek pirkts un atteikties īsti nav no kā, bet tagad to arī nenāksies darīt. Tieši pretēji, bērni var sākt sapņot par jauniem pulciņiem. Mūsu dienās tā nauda nosaka visu. Ja tev ir tā nauda, tad tu vari kaut ko darīt, ja nav, tad diemžēl. Tieši šis brīdis, tagad oktobrī bija tas punkts, kad tiešām mums jau bija tāda bezizējas situācija. Ko darīt un kā darīt? Tā stipendija mums tieši tā kā Dieva dāvana no gaisa nokrita. Tikpat atvieglotas nopūtas dzirdamas arī no citiem stipendiju saņēmējiem, un tas silda ziedotāju sirdis. Amerikas Latviešu apvienības pārstāvis zina stāstīt, šobrīd ir tikai 1,3 miljonu etnisko latviešu, un katru gadu šis cipars sarūk par 3 līdz 4 tūkstošiem. Piemēram, pērn tikai 2 Latvijas pagastos piedzimis vairāk latviešu nekā nomiris. Tieši tāpēc 15 gadu laikā otrpus okeānam dzīvojošie latvieši saviem tautiešiem saziedojuši $1 miljonu, lai mazie un jaunie aug lieli, stipri un gudri. Lielākā daļa naudas iekasēta pēc ziedotāja nāvis. Lai dzīves laikā sapelnītie dolāri nepaliktu Amerikā, laicīgi tiek rakstīti testamenti. Ir dzīvnieku aizsardzības biedrības, kas saka, ka jāglāb ir haizīvs, ja valzīvs, ka tās izmirst, un kamieļi izmirst, un nezinu, kas vēl tā visāda ūdens dzīvnieki izmirst. Bet mēs sakām, ka latvieši izmirst. Bieži saņem vēstuli, ka viņš nevar iedomāties, ka viens svešs cilvēkam, vienam svešam citam var palīdzēt. Bet mēs uzskatām, ka viens latvietis nav svešs cilvēks. Tas ir kā brālis, ja māsa. Tos, kuriem nauda visvairāk vajadzīga tālumā dzīvojošie latvieši atrodas ar Latvijas bērnu fondu. Tās tikai apliecina, ka savas grūtības nevajag slēpt. Var gadīties, ka atrodas dzirdīgas ausis. Ja ne tepat mūsu zemē, tad otrpus okeānam. Laura Vonda, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.